Burtnieki. Apdzīvota vieta Burtnieku ezera dienvidu krastā. 47 metru virs jūras līmeņa, 430 iedzīvotāji. Novada un pagasta centrs. Burtniekos atrodas novada administrācija, Ausekļu vidusskola un kultūras nams. Burtnieku bērndārs. Burtnieku ezers. Viesunams, doktorāts, aptieka un zirgaudzētava. 2013. gads. Valmieras pētnieciski izzinošā ekspedīcija ir ieradusies Burtnieku zirgaudzētavā. Burtniekos ir zirgs, kurā pēc zinātāju nostāstiem ir iemiesojies vieda pareģi gars, kurš Burtnieku krastos ir dzīvojis senos laikos. Zirga īpašās spējas izpaužās prasmē pareģot notikumus. Par precizitāti neviens nešaubās. Zirga pareģa spējas ir piesaistījuši Valmieras puses aktīvo darboņu uzmanību, un viņus interesē šādi tādi pareģojumi. Valmieras turisma informācijas centram interesē, kāda būs turisma sezona. Laba vai ļoti laba. Savukārt, Valmiera mūža alus darītavu interesē, un to arī interesē Brenguļu alus darītavu, kuru alu dzers vairāk? Gaišo vai tumšo? Tā ir Valmiera mūžas versija, vai arī Brenguļu gaišo vai tumšo. Savukārt, laivu marša ikgadējos rīkotājus ežus interesē. Vai laivu maršā būs kā parasti lietus, vai šogad būs saulains un jauks laiks? Iepazīsties, viedais zirgs ciklons, ja Burtniekos vairāk pazīstams ar iesauku Sjoma. Kā notiks pareģošana? Vajadzīgs 2 barotavas, iemarķētas dažādās krāsās, kurās tiks ievietoti našķi, siens un maize, un atliek cerēt, ka zirgs izvēlēsies vienu no barotavām. Burtniekos jau sen ir zināmi dažādu zirgu vārdošanas paradumi. Viens no populārākiem – pelde ar zirgu. Ļoti svarīgi, ka barotavs ir novietots tieši uz ziemeļiem no zirga. Šo procesu mēs kontrolēsim ar kompasu. Ekspedīcija ir beigusies. Pareģojumi ir pareģoti. Nav pamata apšaubīt šos pareģojumus. Un mēs arī zinām, ka viņi mainīs Valmieru, Latviju un visu Eiropu. Atceramies! Burtnieki, Valmiera. Tas nav tālu. Gribat ko uzzināt, braucat pie viedā zirga.